Skatāmies ar tie gradzens kā top oriģināli. Ir sakatavi, apvelk traferetu ar borītīm. Jā, gribu redzēt gatavu rezultātu un tā. Jā, rekur jāpaņem borīts ir akmenim, jāieliek mikromotorā. Super, jānotedzina papīrs. Protams, viss tā kā nākas. Aplocīsim, pa pašu gradzenu ir jādauza vislabākajās jūrniešu tradīcijās. Un abrakadabra, un mums jau ir lietais gradzens gan citā krāsā, gan izskatās, ka arī bez šovas. Par taisno virsmu apstrādi, protams, ir baigi interesanti. Šeit bez komentāriem par akmeņu stiprināšanu. Tā var darīt, bet mēs tā nedaram, iespējams, kādreiz pastāstīšu, kāpēc. Principā pulējuma kvalitāte un nostrādātība ir arī tam gatavajām gradzenam galīgi nekāda un tā. Bišķiņ nopietni tagad, šis nav labi. Pirmkārt, jau ir jautājums par to, ka taisīt replikas. Es ļoti labprāt replikas netaisu, tas tā dīvaini ir. Cartier īstais gradzens, viņš ir stingri nostrādātāks, protams, ka viņš ir elegants savā vienkāršībā, un tur arī atšķirās sīkumos gan akmeņu stiprināšanas vieta, valcējums arī gan, man liekas, ka tur arī kaut kāds bija ar skrūvītēm, bet jā, ne viss vienmēr ir tā, kāds izskatās, un daudz, kas paliek aiz kadra. Tāpēc, jā, kaut kā sekojiet līdzi, un ja jums ir kaut kādi jautājumi, tad jūs vienmēr varat arī mums atsūtīt jautājumu, vai patiešām tas tā ir. Nekautrējieties, jo tikai tā mēs uzzinām par kaut ko jaunu, interesantu un fēnu. Šis bija jautrākais rodzīns komentē, ko es redzēju materiālu. Atā!